Čau! Es esmu Pēters no komandas Tehniski cilvēki, un es jums šodien pastāstīšu par mūsu komandas progresu saistībā ar laivu, ko mēs taisam saules kausam. Mēs iesākām laivas taisīšanu, izpētot svarīgākās tās komponentes un atradām piemērotus risinājumus. Piemēram, izstrādes procesa sākumā mēs pavadījām vairākas nedēļas, izpētot dažādas saules paneļu tehnoloģijas, ko mēs varētu izmantot. Kā arī mēs sarunājām tikšanos ar Rīgas Tehniskās universitātes asociēto profesoru Jāni Zaķi, kurš mums deva būtiskus padomus, ko mēs implementējām izstrādes procesā. Kā arī izpētes rezultātā mēs nolēmām izveidot pašu savu MPPT kontrolieri, lai mēs varētu iegūt maksimālo iespējamo jaudu no mūsu paneļiem. Ar tādu stingri skaitļos balstītu pieeju mēs atradām piemērotus risinājumus katrai problēmai. Šobrīd mēs esam laivas korpusa izstrādes procesā, ko mēs izgatavosim no oglekļa šķiedras kompozīta materiāla. Tā formu mēs balstām uz datoru modeļa, ko mēs izveidojām programmā SolidWorks. Kā arī mēs to optimizējām, izmantojot simulācijas. Modeli mēs balstījām uz simulācijās iegūtiem datiem, kā arī pētījumiem, ko ir ieguvuši laivu inženieri pirms mums. Korpusa dizainam mums bija svarīgi, lai tas būtu pēc iespējas hidrodinamiskāks un vieglāks. Kā arī nedrīkstēja aizmirst par stabilitāti, jo laivas sacensību gaitā tam ir jāspēj nobraukt taisnā līnijā ļoti atkārtojami. Kompozīta materiāla izstrādes procesā mēs izmantojam vairākas metodas, kas varbūt nav pašas liederīgākās, bet mēs tās izvēlējāmies, jo mēs gribējām iemācīties, kā izstrādāt šādas detaļas nākotnē, kad šādas komplicētākas metodas būtu tiešām nepieciešamas. Ņemot vērā to, ka būs dotas 30 sekundes pirms starta, mēs izvēlējāmies izmantot kondensatoru, lai maksimizētu enerģiju, ko mēs spējam izmantot sacensības laikā. Lai izvēlētos piemērotu dzenskruvi, mēs sākumā nopirkām vairākas dzenskruvis, kas paredzētas ar pultu vadāmām laivām, un veicām vairākus eksperimentus, lai noteiktu, kura ir visefektīvākā un dod vislielāko dzinējspēku. Atlikušajā laikā līdz sacensību dienai mēs turpinām aktīvi strādāt pie mūsu laivas, lai mēs to paspētu pabeigt vairākas dienas iepriekš. Es biju Pēters no komandas Tehniski cilvēki, un paldies par jūsu uzmanību!